Cietuma pils 4 stāvu ar torņiem bija redzama priekšā. Aiz pils bija dzelzceļš, un svilpienus varēja dzirdēt. Šad tad svilpa lokomotīvas. Jaunākais šusters atnāca no cietuma pils, un tēvs neielaida viņu mājā. Tu, mūsu uzvārdu, viņš teica, aiznesi uz cietumu. Mēs iegriezāmies, un katoļu baznīca kļuva redzama. Ar sarkanu jumtu tā baltojās aiz zariem. Pie tā žoga, kas puslokā atkāpās no ielas, sēdēja ubagi, un mēs tur iegājām. Tur jau bija tukšs, bet vēl smirdēja pēc dievlūdzējiem. 2 akmens sievietes stāvēja pie ieejas. Katedrālē zvanīja, un visi devās uz to pusi, paskatīties uz parādi. Vai jūs braukājat uz Cietoksni? Viņa jautāja. Sestdienās tur mēdz būt akatisti. Rīt mēs brauksim uz Cietoksni, viņš paziņoja, un jūs ar mums. Izrādījās, inženieriete posās tur palūgties par nelaiķisama Kvasovu. Šķīrušies no viņa, mēs 5 pagājāmies pa dambi uz Cietokšņa pusi. Uz Cietokšņa pusi bija redzama tā baltā katedrāle ar 2 torņiem. Šauriņi tie iztālēm atgādināja sveces. Runā, ka agrāk tā bija katoļu baznīca. Nodārdot, mēs aizliekājām pa bruģi. Pēc tam droška uzbrauca uz Dambja un sāka rībēt klusāk. No augstuma mums bija redzams, kā no pagalmos izvilktajiem matračiem dauza ārā putekļus. Plaši tecēja upe. Atmostas daba, Sofija sacīja poētiski, un dāmas piekrita. Parādījās Cietoksnis, virs tā kokiem klaigāja kovārņi. Pa vaļņiem staigāja zirgi, grāvjos ūdens mirdzēja. Virs ūdens bija redzami lodziņi ar restēm, mēs cītīgi lūkojamies tajos. Izkāpuši no ormaņa, mēs pastāvējam laukuma vidū un pabrīnījāmies par to, cik skaista ir katedrāle. Mūsu priekšā bija skvēriņš, norobežots ar ķēdēm. Šīs ķēdes bija piestiprinātas pie maziem ar stobru uz augšu noliektiem lielgabaliņiem, un zemu nokarājās starp tiem. Kandraķevi ienāca no mums atvadīties un pārcēlās uz nometni. Priekšā bija redzams mežs. Karēvīga mūzika skanēja no turienes. Tās ir nometnes, mums sacīja maman. Kandraķeva baraka atradās pie vārtiem. Mēs devāmies pastaigāt apkārt un apskatījām nometnes. Orķestris todamies spēlēja maršus. Neturēdami stūri, kadeti joņoja garām ar velosipēdiem. Lauku virtuves šķindēja un izplatīja skābu kāpostu uz upas smaržu. Pienāca viņu aizbraukšanas diena. Es un maman ieradāmies stacijā ar konfektēm. Inženieris norīkoja, lai mums atver imperatora istabas. Te ir ļoti jauki, viņš paslavēja, apsēdies uz zeltīta krēsla. Mums atnesa šampanieti. Sofija bija gandrīta. Viņa bija pabeigusi ģimnāziju un jau saģērbusies kā dāma. Svārkos līdz zemē, ar korseti, cepuri ar spalvām un piedruknēm kā baloniem. Viņa bija kļūsi, neveikla un iespaidīga. Uz tilta jau dega elektrība. Pa reizei noelsdamies, lejā manevrēja preču vilciens. Darbnīcas, kurās par priekšnieku bija Karmanovs, nokvēpešas tumšas, drūzmējās. Noskanēja svilpes darbnīcās. Zvani skanēja. Uzcirtušās vācietes zem rokas ar vīriem steidzās uz Lutere baznīcu, un viņām padusē dziesmu grāmatu zeldītie griezumi spīguļoja. Es pastaigāju pie Lutera baznīcas, un cauri tās sienām varēja dzirdēt, kā iekšā skan ērģeles. Nospīdēja mēnesis, un Lutera baznīcas tornī
zvīguļoja zeltītie pulksteņa rādītāji. Kalnā slējās Luteru baznīca ar gaili uz zvanu torņa. Te beidzās dambis un pārgāja ielā. Karmanovs iekārtoja man telegrāfā par mācekli. Viņa gāja prom, uzlikusi savu melno cepuri ar asti. Pastnieks beidza nest mums krievu ziņas un sāka nest biržas ziņas. Man skatīja cauri tirāžu, taču līdz šim mēs vēl neko nebijām laimējuši. Viņai vajadzēja turpināt apmeklēt telegrāfu. Es paskatījos uz Seržu. Šis ir vienas telegrāfistas dēls. Viņš mani stādīja priekšā. Man bija telegrāfā, un es izgāju ar Andreju bez atļaujas. Uz viedukta mēs sastapām Koļu Libermanu. Viņš stāvēja bargs, raudzīdamies uz ugunīm lejā. No viedukta es redzēju ugunis uz sliežu ceļiem un dzirksteļu kūli virs pirts. Mežu, kas sākās aiz Viļeikas ielas, nožogoja. Man no kāda uzzināja, ka tur būs izstāde. Mēs par to ļoti interesējāmies, un, kad tā tika atklāta, devāmies turp. Mužnieks aizbrauca drošāk, nolēca pie izstādes. Mēs apskatījām lopus, miltu maisus un putnus, grāfa Plātera Zīberga eksponātus un grāfienes Broeles Plāteras eksponātus. Iegriezāmies paviljonā ar reliģiskiem priekšmetiem. Visu no manis uzzinājusi, viņa sāka pati pavēstīt man, kas bija noticis vasaras laikā. Tā vieta, kur bija atradusies izstāde, izrādījās tagad saucas Nikolaja parks. Tur bija sarīkoti tautas svētki par labu Krievu filantropiskajai biedrībai. Ščukina, sēdēdama kioskā, pārdevusi biļetes, un man viņai palīdzējusi. Reālskola bija brūna, un tās fasāde, kas bija ar gropēm sadalīta gabaliņos, atgādināja šokolādi. Pie ģēvelītes trīsstūra malas bija piestiprināts čuguna ērglis. Ar vienu ķepu tas bija sažmiedzis čūsku, un otrā turēja scepteri. Galā, kur atradās baznīca, uz jumta bija krusts. Nemanāmi bijām aizgājuši līdz Reālskolai. Bija tumšs iekšā. Duris iespiedzās un skaļi aizcirtās. Dobji dunēja soļi. Vāja gaisma iekļuva pa logiem no ārpuses. Klusēdami sēdēja uz lādes sargi. No fizikas kabineta mēs paņēmām lukturīti un grāmatiņu piezīmēm. Pie vējrādītāja mēs kāpām uz jumta. Lūku iežogoja margas. Mēs pastāvējām pie tām un paklausījāmies, kā ļaudis klaigā lejā bulvārī. Pavasaru Karmanovi pārcēlās uz šavas ratiem. No Tvaikoņa progresa varējām redzēt dambjus un cietoksni. Orķestris, kas Tvaikonī bija iekāpis reiz ar mums, spēlēja. No Mītavas uz vasaru šavas ratos ieradās Belugīni. Man bija savādi redzēt Kūrmāju parku. Olovs man ierosināja iet uz tirgu. Es vēl nekad tur nebiju bijis, un mēs skrējām turp. Mēs ķiķinājām un viens pie otra pieķērušies grūstījāmies. Ķēkšas gandrīz gāza mūs no kājām, aizķerot ar groziem. Dāmas, apstādāmās pie vezumiem ar ēdamo, nogaršoja. Zemnieki skaļi izteica cūcības. Es vēl pirmo reizi redzēju viņus tuvu. Viņi ir kā lopi, teica Olovs, un mēs papļāpājām par viņiem. Baznīca bija izjaucama. To atskrūvēja vaļā un aizsūtīja uz Kreitsburgas pievārti. Tās vietā nu tikšot celta grandioza katedrāle. Sāka dzelt katedrāli, raka zemi, veda laukakmeņus. Līdz oktobrim katedrāli jau bija uzcēluši. Troņmantinieka vārda svētkos notika tās iesvētības. Kvartālu aiz Luteru baznīcas sāka celt katoļu baznīcu. Vecticībnieki piebūvēja zvanu torni pie lūkšanu nama. Pirms lieldienām pabeidza celt katoļu katedrāli.
Tā bija balta ar 2 četrstūrainiem torņiem un diamāti nišām. Kāzas viņi nebija svinējuši, bija klusiņām salauzājušies grībā, zemgalē. Upes otrā krastā es brīnīdamies redzēju cilvēkus, lopu baru, grīvas zemgales dzirnavas. Es apsēdos aiz mamanu. Viņa runāja, ka tad, kad palaidīs strāvu, pie mums darbosies elektriskais teātris. Košļādami centāmies iztēloties elektrisku teātri. Tas laikam gan ir neparasti brīnišķīgs. Beidzot tika atvērts elektriskais teātris. Sākumā mēs mazliet pasēdējām foajē. Tā vidū bija baseins, un tajā, izlocīdamās ap augiem, peldēja zivtiņas. Nepaspējam, kā nākas papriecēt acis, kad jau sāka šķindēt zvani un atvērās priekškari, kas aizsedza ieejas skatītāja zālē. Kungi, es iesaucos, ieraudzīdams numurētu krēslu rindas un audeklu pie sienas. Šķiet, tas ir tas, kas izstādē saucās dzīvās bildes. Elektriskais teātris mums iepatikās. Tas bija lēts un neatņēma daudz laika. Es vairākas reizes pabiju tajā ar mamanu. Mums ļoti patika tā. Skatu filmas ar ezeriem, drāmas, kurās nelaimīgā lika bērnu bagātniekiem uz sliekšņa, un komiskās filmas. Kad es atbraucu un iznācu no stacijas laukumā, pilsēta man likās savāda. Uz ielām nebija redzami koki, ormaņi bija ziemas drēbēs, viņiem bija viena zirga, vilktas droškas. Dažas dienas pēc tam es saņemu vēstulīti. Es jūs ļoti lūdzu, kāds man rakstīja, būt bulvārī. Pareizēji pierakstījis novērojumu, es pakavējos uz reāla skolas jumta. Klausījos, kā bulvārī trokšņoja staigātāji. Es lūkojos nav saulrieta palikušajā blāzmā, uz kuras melnēja aptiekas sarežģītie skursteņi. Es biju ar viņu uz Utočkinu. Mēs pirmoreiz ieraudzījām aeroplānu. Atdalījies no zemes, tas dūgdams pacēlās un kādas 10 reizes nolidoja lielu apli. Nespēdami vien tam noticēt, mēs bijām trakoti gandarīti.